Jā, es tūlīt būšu. Kas tad nu? Visu dienu skraidu pa pilsētu vāgdam un parakstus. Kāpēc nelieto e-parakstu? Es taču teicu, man vajag parakstus. Bet ir taču elektroniskais paraksts. Skaties, tas ir ļoti vienkārši. Tev ir vajadzīgs tikai 3 lietas. Dators ar internetu pieslēgumu, vietkarte un vietkartes lasītājs. Vietkaršu lasītāju savieno ar datoru, atver elektroniskā dokumenta veidošanas programmu, izveido jaunu dokumentu, šajā dokumentā pievieno līgumu un bildi, noglabā jauno dokumentu un pievienojam elektronisko parakstu. Tajā brīdī, kad paraksts ir jāizveido, programma pieprasa ievadīt PIN kodu. Ievadam PIN kodu un spiežam OK. Programma pati pievieno laika zīmogu. Viss kārtībā. Dokuments ir parakstīts. Veram ciet. Dokuments ir gatavs sūtīšanai. Vai dokumentu var nosūtīt ar e-pastu? Jā, atver e-pasta programmu. Izveido jaunu vēstuli. Norāda adresātu un vēstules nosaukumu. Vēstulei pievieno parakstīto dokumentu un nosūta. Bet kā es zināšu, ka elektroniskais paraksts ir īsts? Tas ir ļoti vienkārši. Atver saņemto e-pastu. Saglabā pievienoto dokumentu. Atver parakstīto dokumentu. Redz, ka dokuments ir parakstīts. Nospiež pārbaudīt parakstu. Programma automātiski pieslēdzas serverim un pārbauda, vai patiešām paraksts ir īsts. Redz, ka nevienā sadaļā neparādās dzelteni vai sarkani simboliņi, tas nozīmē, ka paraksts ir patiešām drošs. Tas tiešām ir vienkārši. Un droši.